Sveiki, sveiki. Nu, es šeit gribu parunāt par tādu lietu kā Bejas teorēma. Iespējams, ka jums liekas, ka varētu iedot kādu piemēru, kurā mēs nostiprinām šīs nosacītās varbūtības, bet Bejas teorēma īstenībā ir atslēga visiem šāda veida piemēriem. Es iepriekš jums parādīju, ka, ja es gribu varbūtību, nosacīto varbūtību izreikināt, kur ir jāzina varbūtība A, ja jau ir iestājies B, schematiski tas izskatās šādi. Mums ir visi 100%, mums ir notikums A, mums ir notikums B, un mums ir zināms, opā, mums ir zināms, ka jau B ir iestājies. Ja, tas nozīmē, mēs aplūkojam bišķi šaurāku posmu, un mēs gribam, kāda varbūtība, ka ir iestājies A. Tas nozīmē, ka mums interesē tikai šī daļa, kas te ir palikusi. Un mēs skatāmies to attiecībā pret varbūtību no B. Tāpēc mums bija šāda formula. Kas ir Bejesa teorēma? Bejesa teorēma īstenībā apvieno, parāda to, ka mums ir iespēja to visu skatīties arī otrādi. Ja es gribētu otrādi, ka mums ir kāda varbūt ir notikuma B, ja ir iestājies A, tad es to rēķinātu tieši šādi. Vienkārši samainīt formulā burtus. Un tad Bejas izdarīja tā. Viņš izteica vienu to pašu lielumu. Abos gadījumos izteica šķēluma varbūtību. Pirmajā gadījumā tas izskatās šādi, otrajā gadījumā tas izskatās šādi. Vienkārši burti samainījušies vietām. Un secināja, paga. Tad jau šiem reizinājumiem ir jābūt vienādiem. Ja? Iespējams, ka formula lapās jau redzat kaut ko šādu. Es jau šo apvilkšu, bet visbiežāk gan uh, tiek veikts vēl viens pārveidojums, tiek izteikts viena nosacītā varbūtība, kas izskatīsies šādi. Un šī ir slavenā Bejas teorēma, un mēs to tikko pierādījām. Bejas teorēma var nākties izmantot uzdevumos, bet man drīzāk patīk vienkārši tas loģiskais paskaidrojums, kas tur ir apakšā. Bet mēs to arī skatīsimies jau nākamajos uzdevumos. Tiekamies nākamajā.